Pašu iestudēts mūzikls, tas Rēzeknē ir kas nebijis. Tikpat neparasts ir trupas sastāvs, mazi un lieli, iesācēji un pieredzējušie, dažādās valodās runājoši. Tik atšķirīgi ir Rēzeknes teātra studijas Joriks dalībnieki. Un tik vienoti viņi kļuvuši, iestudējot mūziklu Zaļais siventiņš. Skolas vecuma bērniem veltītā izrāde pierāda, ka arī etniski augtā kopienā ir iespējams vienoties vienā idejā. Bērni izmainījušies, viņi ir psiholoģiski norūdījušies, jo gads tiešām bija viņiem ļoti smags, gan mācības apvienot, gan brīvo laiku. Un kas ļoti pozitīvi tā pievienotā vērtība bērniņiem, ka viņi neiet nedemolē mājas, nedemolē soliņus, bet viņi attīstās, viņi pilnveidojas. Kad teātris izsludināja konkursu jauniešiem dalībā izrādē, pieteicās ziņkāri, bet kautrīgi bērni. Gadu apguvuši runas mākslu, dziedāšanu un dejošanu, tagad skatītāju priekšā stāv pašapziņīgi jaunieši. Tāpēc kopdarba результāts nav tikai изрāde. Результāts ir drosmīgi cilvēki. Каждый раз за кулисами, наблюдая, как мои актеры, певцы, они поют, и я настолько рада этому, что мы добились результата. Даже те, которые сказали, я буду только говорить и петь не буду, да? Они сейчас поют, и я очень довольна, очень. Ja izrāde izdosies parādīt arī citās pilsētās un valstīs, varbūt arī citu amatieru teātrus iedrošinās rēzekniešu pieredze teātri apvienot dažādu tautību cilvēkus. Tiešām mēs esam sapratuši, ka mēs tiem bērniem, kuru ir nemaz ap 20, mēs tiešām kaut kādu iespēju, kaut kādu lodziņu atveram. Un viņiem, man liekas, tas vēl dzīvē dos vēl lielākas iespējas.